Labrīt! Šodien ir 28. oktobris, un es paceļu savas rokas un sirdi, pateicība, mīlestība. Nemainīga tradīcija. Mēs saprotam, ka sadraudzības izdzīvošana un izplatīšanās ir daudzreiz svarīgāka par to, ko mēs iegūtu, cīnoties ar jebkādu citu lietu. Tāpat kā caur palielināmo stiklu fokusēta saules stari, sadraudzības vienotais redzējums ir iededzis ticību, skaidrībai miljonos sirdžu, arī manējā. Nemainīga tradīcija. Kā es bišķīt skatos to raidījumus par emocijām un jūtām. Es vēl pagaidām vispār neko nesaprotu, skatīšos vēl, bet es saprotu, kā es jūtos. Es jūtos mīlošs un pateicīgs. Un tagad mierīgs esmu. Visā visumā es esmu mīlošs un pateicīgs. Un tās ir emocijas, kas uz sitienu var iznākt ārā. Tur jau es kaut kādu vienu raidījumu uzslēdzu, tur jau zinu, dievišķās un velna, kādas tik tur nebija. Es jau piemigu, bet šodien ir nemainīga tradīcija. Par to arī es esmu domājis, pateicoties tām narkotikām, jo alkohols ir narkotika. Šais te valstiskā līmenī ir izveidojusies ļoti liela sadraudzība visā pasaulē. Nav jau tā, ka visiem palīdz tur. Ļoti daudz jaunatnācēji atnāk vienu reizi, citu piespiež bāriņtiesa. Es, kad biju tajā savā rehabilitācijā, es jau aizbraucu pats. Man interesanti bija, kas tas pa zvēri ir, tā Minnesotas programma. Visiem pilnīgi iesaku, arī turīgākiem cilvēkiem. Rīktīgi labs atvaļinājums, bet arī to es sapratu, ka viņš jau neies uz psihiatriju pagulēt mēnesi atvaļinājumu, viņš brauks tur kaut kur ar lidmašīnu palidot kaut kur, bet es to iesaku. Tas izmaina dzīvi. Man uzreiz neko neizmainīja, bet es biju uz vienas kājas lecu, tik priecīgs biju. Es speciāli tur, biju atstājis visus tos telefonus, tur vajadzēja, priecīgs biju bez gala. Bet ļoti liela daļa bija tur sievietes un vīrieši, citu darba devējs aizsūtījis, citu bāriņtiesa norīkojusi, citu sieva, citu vīrs, dažādi. Bet tāds, kas pats aizbrauc, tam palīdz, kas pats aizbrauc, kas, kuru aizsūta, tam nepalīdz. Bet ir 5 reizes, kas bijuši rehabilitācijā, palīdz, tomēr palīdz. Sadraudzība ir liela un varbūt arī, es esmu dzirdējis, ka 3% palīdz, 3. Noteikti, kad jābūt ir kaut kādam tad. Bet, ir visiem var. Mans gadījums ir jau, kad es, tagad jau es varu teikt visu kaut ko. Protams, ka tā ir slimība un vēl viss kaut kas tur pierādīts ir, bet arī dzirdēju no viena, kad jau jaunākais ir tomēr izlaidība. Bet ir vairāk veidi, ir alkoholiķi, narkomāni, vairāk veidi atkarīgi ir, kas tiešām, kuram gēnu līmenī ir sevišķi čukčām, kas ir čukčs un, kas ir mazāk alkoholu redzējuši. Ne jau tas ir indivīdi, tas ir populācija. Viņiem nav pretinde iekšā. Man tā kā tāds latviešu uzvārds viss, noteikti, kad jau ir tā pretinde iekšā man.
Nu, ir dažādi cilvēki. Nu, ot nemainīga tradīcija. Tas tā ir. Pateicoties šīm sadraudzībām, ko tagad es esmu palicis gudrāks, man jau patika sadraudzība no pirmās reizes. Uz veselību. Paldies. Bet citiem nepatīk, es esmu dzirdējis. Ot tā, klepus, nepatīk citiem. Ar citiem patīk. Nu, nevaru tā saprast. Man jau arī ir nemainīga tradīcija. Nu, nezinu, tā nemainīgā tradīcija. Protams, ka es priecīgs esmu. Tur, kad viņš satikās, divi veči satikās. Bils un Bobs satikās. Tagad pirms satiktos Lauris, Māris un Modris. Satikās. Un Reinis vēl kaut ko. Satikās un sāka dibināt tradīcijas. Bet, nu, mums tā labi ir, mēs jau kaut ko nozaktu no šitām tradīcijām, bet viņi laikam, nu, kaut ko arī piepina klāt, kaut kādas tradīcijas, noteikti 100 gadu atpakaļ, vai te raksta 50 gadu atpakaļ. Es te nedzīvoju toreiz, kā es varu zināt, kas toreiz bija. Es jau, zinu, mazliet padzīvoju tur sociālismā, arī bija savādāk. Nebija tādi veikali ar motocikliem, ar velosipēdiem, zinu, kas bija, tas bija. Ūdens nebija privāti mājās, bija jānes uz Spaini. Nu, noteikti Amerikā tur jau bija ūdens, tur jau bija Amerikā jau visu čātrāk ir. Bet Latvijā jau vēl kas, vēl 200 gadi atpakaļ vēja māte dzīvoja Purvā. Un Ozolā saules dievs sēdēja. Un es tā domāju, nu varbūt Rīgā, nē, Rīgā jau bija akmeņi, bet es domāju, laukos 200 gadu atpakaļ akmens māju nebija. Es domāju tā. Nu, ūdens točna nebija, radiatori nebija radiatori. Un es priecīgs esmu īpaši šitām nemainīgajām tradīcijām, ka es esmu piedzimis laikā, kad lido lidmašīnas un ir radiatori. Es esmu priecīgs. Un ūdens krānā ir. Un tirgu ir lielopa kauliņi. Es esmu priecīgs, tāpēc es saku, es esmu pateicīgs un mīlošs. Un velosipēds ir, un motorolers ir, un mašīnas ir, un autobusi ir. Ja iedomājies, es tagad nevarētu filmēt raidījumu, man būtu jāiet zirgs barot, lai viņš nenomirtu man par ziemu. Jo pavasarī vajadzētu vagas vilkt ar viņu. Vai ko tur darīt tiem zirgiem. Tā būtu. Es tāpēc esmu ļoti priecīgs. Telefonu var nopirkt, elektrisko riteni var nopirkt. Gaisma atnāk pa vadiem, nevis jānes ar uguni. Un tāpēc tā nemainīgā tradīcija ir ļoti laba tradīcija. It sevišķi šī laikā. Nu, gribu palikt par ticīgais gribu būt. Tāpēc es saku, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es vienmēr varētu izpildīt tavu gribu. Un es šitā skaitīšu, un tradīcijas nemainīsies, un braukšu uz sadraudzību, būšu sadraudzības dalībnieks. Šodien pamodos 5:05:55, pateicība, mīlestība, jūtos mierīgs, sveiciens visiem no pirmā apļa, slēptā reklāma DVD ar Laurencio.